Stāstīt, rādīt, skaidrot. Mēs zinām, kas, kur, kā un kad notiek. Tas viss no jauniešu skatu punkta. Pirmais šāda veida jauniešu raidījums Latvijā – Runā TV. Mans, tu neteici, ka būs jābrauc ar riteņiem, es būtu savu spīdo tērpu uzvilcis. Ai, nu nomierinies, mēs jau te tikai tādu mazu aplīti izlaidīsim, gan jau, ka neiesim. Sveiks, Runā TV skatītāji! Sveiki, kā redzat, mēs ar Aivu šodien dosimies tādā nelielā izbraucienā. Jā, klausies, es kopš pagājušās vasaras neesmu braucis ar riteni, man liekas, būšu ierūsējis. Nu, es nezinu, tad varbūt paskatāmies, pirms dodamies ceļā pirmo sižetu par to, kā pareizi to uzsākt. Darīt to? Jā, ar riteņiem. Skatāmies. Jauda, kadence, vidējais ātrums, puls – vārdi, kas līdzinās militārajai tehnoloģijai. Patiesībā ar šādiem apzīmējumiem sastopās katrs, kurš sāk interesēties par velosportu. Lai taptu skaidrāk, kāds īsti ir velosports, uz sarunu aicinājām sportistu un treneri Jāni Mūsiņu. Par velosporta mērķiem viņš izsakās īsi un lakoniski, kļūt ātrākam, pieveikt sacensību trasi ātrāk nekā pārējie konkurenti un uzrādīt labāko rezultātu. Ja arī jūs šovasar vēlaties nopietnāk pievērsties aktīviem velotreniņiem, tad būtu vērtīgi ieklausīties šajos padomos. Pirmā lieta, ko es noteikti ieteiktu, ir būt apdomīgiem par to, ko jūs darat. Izvēlēties, darīt pirmkārt to regulāri, izvēlēties sev atbilstošu distanci, treniņa apjomu. Visvienkāršākais un vislabākais, kā to izdarīt, vai kur gūt padomu, ir vai nu sameklēt kādu draugu paziņu, kas jau to nodarbojas vairākus gadus, kas jums noteikti varēs pastāstīt, ko darīt un kā darīt labāk, vai uzmeklēt treneri, vai uzmeklēt kādu sporta klubu, kurā trenēties. Latvijai iecienītākie ir kalnu velosipēdi. Tomēr pārsvarā visi treniņi notiek uz asfalta seguma, taču braukšanai pa asfaltu ir paredzēts speciāls velosipēdu šosejas. Daudzi cilvēki baidās no šaurām riepām un slikta ceļu seguma, bet, kā apgalvo Jānis, bažas ir liekas. Latvijas ceļi ir tādi, kādi viņi ir. Viņi nav noteikti sliktākie. Mums ir pietiekami daudz labu ceļu, pa kuriem var braukt. Šauras riepas nebūtu nenozīmē, ka braukšana paliek uzreiz nedroša un nestabila tā tālāk, ja nebūtu. Lai arī tas kontakta laukums ir pietiekami mazs, šosejas ritenis ir patiesībā sakot ļoti stabils gan pagriezienos, gan lielos ātrumos. Šajā sporta veidā ir savi mīnusi. Tehnika mēdz pievilt. Jāņem vērā arī citi faktori. Riteņbraukšana nopietnā līmenī aizņem daudz laika un prasa pacietību. Diemžēl gadās arī traumas. Arī Jānis nav izņēmums. Asfalta slimība. Tā mēdz dēvēt nepatīkamo sūrstošo brūci pēc kritiena. Tad vienīgais, ko tu vari izdarīt, ir sagrupēties un sagatavot sevi tam, lai kritiens būtu tev mazāk sāpīgs, lai tev virsū kāds neuzkrist. Kritieni būtībā tiem, kas brauc nopietni, ir visiem. Jautājums nav, vai viņi būs, jautājums ir, kad viņi būs. Braukt labos laikapstākļos ir tīrā bauda. Lai gūtu labs rezultāts, ir jātrenējās daudz un cītīgi. Ir jābrauc arī lietainās un vēsās dienās. Mūs interesēja arī tāds jautājums, ko velosportisti dara ziemā, uz kuru Jānis atbildēja ar smaidu sejā. Visi velosportisti ziemā trenējās. Viss rezultāts velosportā tiek sastrādāts vai tiek iegūts tikai ziemā. Vasarā ir tikai sacensības un tāda formas noturēšana. Apdomība, pacietība un režīms. Izklausās vienkārši, lai ar velosportu padarītu savu dzīvi laimīgāku un veselīgāku. Vladislavs Padvīnskis, Runā TV. Nu klausies, ar šitādu laiku tu pat picas nevarētu piegādāt, kur nu vēl kaut ko citu darīt. Protams, ka nē. Man tā gribējās sajust to velo, kur ir azarti. Zin, kā viņiem forši visu dienu svaigā gaisā, asas izjūtas ātrums manerēšanas starp mašīnām. Jā, tas ir tieši tas, ko mēs redzēsim nākamajā sižetā. Vai jūs kādreiz esat redzējuši riteņbraucējus dzeltenajos kraklos? Vai jums kādreiz rodas jautājums, ar ko tie nodarbojas? Emīlija Mikalauska, kura par velokurjeru strādā jau mēnesi, atbildēja uz šiem un vēl daudziem jautājumiem. Tā kā viņas nevar nepamanīt, viņi vienmēr ir apkārt un katru dienu sanāk, viņas satika braucot riteni. Velokurjeru darbā nākas saskarties ar vairākām grūtībām. Jābūt ļoti stresa noturīgam visu dienu, jo
Bet sanāk, ka satikāt neapmierinātu klientu, vai arī grūti atrast kaut kādu iestādi, vai sanāk apmaldīties, vai arī nav spēka, vai arī nav pusdienu pārtraukuma. Tādas tās grūtības sākumā, bet ar laiku tu pierodi. Emīlijai ir savs viedoklis par Rīgas satiksmi. Es vienmēr viņu asociēju kā tādu vilni, ka tu no rīta uzsāc darbu un visas tās mašīnas, un tu to neuzturi kā kaut kādu, teiksim, sarežģītu satiksmi. Tu vienkārši iet tajā vilnī un visu dienu ir izmanījumi cauri, un tu tajā brīdī arī nav jākriņķējās par to, ka kādam kaut kas nepatīk. Tu vienkārši dari savu darbu un dari to labi. Velokurieri riskē katru dienu. Protams, salīdzināt Latviju ar Ameriku nav pareizi, bet tomēr... Noteikti ir bīstams darbs. Es domāju, ka tur viens no bīstamākajiem pasaulē, protams, es nesalīdzināšu Rīgu ar Ņujorku, kur ir satiksme 5 reizes trakāk nekā Rīgā, bet, protams, ir bīstami, vienmēr ir risks pakļūt zem mašīnas vai izdarīt kaut ko nepareizi. Pašlaik pastāv liela problēma sakarā ar autovadītāju attieksmi pret velobraucējiem. Par velokurjeru un autovadītāju attiecībām Emīlija izstāstīja mūsu komandai. Gadu atpakaļ bija arī strādāja veloveikalā un darba vajadzībām nopirka kurjeru somu. Un dažreiz sanāca braukt ar viņu, un tajā brīdī es pamanīju, ka tajā brīdī, kad es uzvēlu kurjeru somu, tad autovadītāji kaut kādā veidā mani vairāk respektē nekā tad, kad es vienkārši traucos ar velocu pa Rīgu, jo autobrauc arī saprot, ka tas velokurjers dara savu darbu. Velokurjeru darbs aizņem daudz laika. Kā stāsta Emīlija, darba laiks beidzas tad, kad visi pasūtījumi ir nogādāti. Tev rācija. Tajā brīdī tu ieslēdz rāciju un atkarībā no tās vietas, kur dzīvo, arī pat nevar būt tur, ir pienāk pirmie sūtījumi. Respektīvi, viņi var būt vairākās adresēs, viņi var būt vairākos rajonos. Tad viņi jānogādā no punkta A līdz punktam B. Kas arī velokurjeru darbā ļoti svarīgi, ka tev jāprot ļoti plānot laiku, kā nevienam citam. Emīlija strādā par velokurjeru, ir Šīfiks komandas dalībniece, pasniedz dāņu valodu. Ne tikai darbā, bet arī brīvajā laikā brauc ar velosipēdu. Tāda tā ir dzīve dzeltenajā Kreklā. Vladislava Romānova, Armands Svelpe, Runāt TV. Redzēji, kārtīgs paraugs. Jā, pa sarkano. Jā, riteņbraucēji brauc pa sarkano. Un gājēji pa šito. Mēs kā cilvēks tejuši, man jau liekas, ka tur nav nekā tāda, ko nevarētu sadalīt. Nu jā, vienkārši jāuzmanās vairāk un jāskatās, lai nespēr kāju tur, kur nevajag. Jā, jo, piemēram, šitādi arī būtu slikti. Jā. Velobraucējs vai kājām gājējs, ātrums vai drošība, un kā labāk sodīt velozagļus. To mēs, Runāt TV, devāmies noskaidrot Rīgas ielās. Un kāpēc tavuprāt labāk ir būt velobraucējam nekā kājām gājējam? Nu, jo tas ir ātrāk, it īpaši šveicrīgāk, ka ja tu kaut kur strādā un tu vēl mācies tā, tad tu tā kā ātrāk var tikt turp šurp. Nav jātērē naudu vispār transportam ļoti ekonomiski. Smuks dibens. Velo? Nē, man nepatīk velosipēdis. Kāpēc? Viņi man mājas uz ielas. Es braucu ar mašīnu, bet velo tas ir... ļoti nepatīk. Kāpēc labāk būt ar kājām gājējiem nekā riteņbraucējiem? Nav jādomā, ko ritenis sastāv. Gājējs tā kā vairāk izbauda to, kas viņam apkārt notiek. Tur varbūt tur apstās uz būvēm, tur konstrukcijām, tur arhitektūru vispārējo, varbūt izbauda skaistu vasarīgu dienu. Ja? Tāpēc, ko ar meiteņu paņemt piroks un aiziet uz mājām. Meiteņu uz bagāžnieku ritenim nevar uzsēdināt? Viņas rēti sēžās īstenībā. Viņām baila. Man jau nav bagāžnieks. Uz stūrs var mēģināt, bet viņas uz stūrs reti sēžās. Kājēji ir visbriesmīgākie uz ceļa. Ko viņi dara tādu? Viņi skrien ritenim tieši priekšā, teiksim, ja grib šķērsot ielu, un viņi vispār neievēro riteni kā transporta līdzekli, jo uzskata to par tukšu vietu. Kas tevprāt ir viskaistākā ķermeņa daļa riteņbraucējos? Protams, ka kājas. Dibens. Kājas, sirds. Nezinu, kas vēl. Kāpēc mat? Viņi plīvo brīvi vējā. Seja. Labi, mūsī. Viņi ir laimīgi tad, kad viņi brauc. Kā tevprāt vislabāk sodīt velozagļus?
Naudas sods, sutkas jāsaka. Jā, tas tā ir pārdomājuma tematika. Tas ir pirmkārt. Kā tu sodītu? Es drīkstu pabeigt. Dot viņiem strādāt sabiedrisko darbu. Nocirst galvu, jā. Tik bargi kā senāk, kad nocirta roku jau nu nevajadzētu laikam. Bet gribētos, ja? Mazā pirkstiņa galiņu varētu viņiem nocirst. Kāds bija ātrākais ātrums, ar ko tu varēji uzmīties? Vai, nepateikšu. 40 bija kaut. Atkarīgs no ceļa un vēja, bet kā 35 mierīgi. 30-40 km/h. Rekords bija 75. O kalna? Jā. Lielākā daļa aptaujāto uzskata, ka būt par velobraucēju ir ātrāk un veselīgāk. Tomēr būt par kājām gājēju ir daudz drošāk. Sabīna Salmana, Armands Svelpe, Runā TV. Baigi labi, ne? Jā. Klausies, man īstenībā baigi patīk šis ritenis. Paskaties, kas par izliekumiem. Īsta klasika. Nē, es tev labāko devu, kas man bija, bet viņš drīzāk tāds frīkains ir. Frīkains? Tu neesi redzējis, kāds ir frīkains ritenis? No. Es zinu vienu čali, kas no radiātoru var uztaisīt riteni. Iedomājies? No radiātoru? No radiātoru, jā. Nezinu, es kaut kā tev neticu. Netici? Skaties nākamo sižetu. Ērmritenis – kinētiskā kultūra jeb freakbikes. Kāpēc tiek veidot neparasta paskata velospēda, pastāstīja Mītas velodarbnīcas mehāniķis Kārlis Rikevičs, kurš ir arī Apokalipses jātnieku biedrs. Man nepatīk to, ko es varu nopirkt veikalā. Man nepatīk tas, ka es nopirkšu riteni, labi, es ar viņu braukāšu, bet es skaidrs zinu, ka būs vēl 200, 300, 1000, 2000 vai tādu pašu cilvēku, kas braukā ar tādiem pašiem riteņiem. Un tas, kad uzlīmēt uzlīmītas un salikt atcerotājs, tas ir pārāk vienkārši. Tādā ziņā freakbikes, tas ir kaut kas, ko es esmu uztaisījis pats. Tas nozīmē, ka es viennozīmīgi tam uzticos vai arī neuzticos. Es nezinu, atkarīgs no tā, kā ir sanācis. Kārlim velospēdu labošana vienmēr bijusi tuvu, tomēr sapazīšanās ar freakbike braucēju apvienības Apokalipses jātniekiem notikusi nejauši. Ar vienu draugu. Jauni, mazi un dumi būdami tusējām apkārt pa pilsētu. Un tad diezgan bieži vakarā viss tā tusēšana beidzās Andrejsalā. Un tad garām brauc divi čaļi ar kaut kādu dīvainu veidojumu un apgāzās. Un tas, kad mēs viņus palīdzējām atgāzt atpakaļ, un tad kaut kā tajā pašā vakarā mēs nonācām darbnīcā, sākām tusēt tur. Un tā tas laikam velkās pēdējos 3-4 gadus. Atbildot uz jautājumu, cik praktiski ir freakbike, Kārlis atzīst. Tas viennozīmīgi ir vairāk kā mākslas darbs, jo ņemot vērā tās tehnoloģijas, kuras tiek izmantotas parasti, kas nav industriāls, tad ričuks, viņš nesanāks pats vieglākais, viņš nebūs pats ērtākais. Principā ir tā, ka ir diezgan maz cilvēku, kas ar freakbikiem braukā ikdienā, jo ir tā, ka viņi ir tāds svētdienas braucamie lielākoties. Apkārtējo cilvēku reakcijas, redzot šos neparastā paskata velospēdus, ir dažādas. Ir, kas uzskata, ka braucējiem ir uzmanības deficīts, tomēr kopumā reakcijas ir pozitīvas. Visiem patīk un visi priecājās par oriģinālo ideju un izpildījumu. Pilnīgi visi, pat ceļu policija mūs ir apturējusi tikai tāpēc, lai paskatītos, kas tas par riteni. Velomehāniķis atklāja, ka Latvijā nav daudz cilvēku, kas veido ērmriteņus. Ir cilvēki, kas paņem riteni, ieliek mazāku vai lielāku priekšējo ratu un uzreiz to uzskata par freakbaiku. Bet tā, kad cilvēki, kas taisa riteņus, kurus tiešām var klasificēt kā freakbaikus, ir 1, 2, 3, 4, 7 kopā pa Latviju salasām. Kārlis arī Runā TV komandai atklāja neoficiālo darbnīcas moto. Tas ir angliski, un safety is third, after fun and convenience. Bet tas ir mūsu lokālie joki par mūsu anarchistisko attieksmi pret visu. Anna Kronberga, Juris Stoļerovs, Runā TV.
Nē, nu, vajadzēja tev tos figūrus taisīt ar to riteni. Bet tu redzēji, kas par trīku uzlidoja gaisā tur. Jā, protams, un tagad tas ritenis ir dīķī. Galu galā tu gribēji braukt ar riteni. Jā, bet es negribēju atrasties ar tevi kopā uz vienu riteni. Tagad mēs nekurienes vidū braucam. Vai nu kā? Paldies, ka skatījāties mūsu raidījumu. Jā, cerams, ka mēs tiksim līdz mājām un būsim arī nākamajā raidījumā. Jā, neaizmirstiet par sociālajiem tīkliem, Twitter, Facebook, kā arī abonēt mūsu YouTube kanālu. Un lai jums jaukas brīvdienas, kā arī sāciet braukt ar riteņiem, jo tas ir forši. Jā. Tā. Čau! Mierīgi. 25 years of career, I guess you cannot define what is personal and what is professional. I mean, it's part of my life.